Jauks smaids izdodas ne tikai cilvēkiem ar labu garstāvokli, jābūt vēl kaut kam, lai smaidītu no sirds, skaistiem un veseliem zobiem. Izrādās, latvieši grib smaidīt un aizvien rūpīgāk un pamatīgāk cīnās par ikvienu zobu palikšanu mutē, apgalvo medicīnas zinātņu doktora Alēna Butkeviča. Viņiem francūžiem, viņiem vienalga, kāda viņiem ir zoba. Angļiem ir vienalga, kāda viņiem ir zoba. Ja? Amerikāņiem tad, man ir zobi. Ja? Un latviešiem kā pa brīnumu patīk labi zobi. Respektīvi, nezinu, man vecāmāte teikusi, ka visam, tev viss var būt ļoti vienkārši, bet tev jābūt tīrām kurpēm un labiem zobiem. Tad varbūt tas ir nācis mums kā kultūra. Bet mums Latvijā ir tendence cilvēkiem saglabāt un vispār cīnīties par saviem zobiem. Alēna Butkeviča var lepoties ar pasaulē prestižās Bostonas universitātes doktora grādu. Viņa izstrādājusi revolucionāru inovatīvu metodi periodontozes ārstēšanai. Pasaulē trešdaļa iedzīvotāji cieši no periodontozes. Tā veidojas ne tikai ap zobu, bet arī ap implantu. Šīs 40-gadīgā sievietes zobi un smadzenes ir smagi cietušas no slimības, un process ir neatgriezenisks. Alēnas izstrādātajai metodē vēl nepieciešama izpēta, tomēr jau tagad ir skaidrs, ka interese par to pasaulē ir milzīga. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtu uzsākta šīs metodes zinātniskā pētniecība. Cik mēs varēsim caur zinātnisku projektu izārstēt pacientus un cik mēs varēsim palīdzēt cilvēkiem, kas varbūt nevar atļauties, mēs to arī darīsim. Mēs darīsim Latvijā.